Tad, kad domājam par savu ārējo izskatu, mēs vēlamies būt vizuāli pievilcīgi un izskatīties veselīgi. Ir izgudrotas dažādas metodas un līdzekļi, kā šādu rezultātu panākt. Tomēr jāatzīst, ka nevienmēr tas ir veselīgi arī pašam organismam. Mēs jums vēlamies parādīt risinājumu, kas apvieno dabiskumu un skaistumu. Kā gan tik dāmas mūsdienās necīnās, lai iegūtu gludu, skaistu ādu bez lieka apmetojuma? Talkā tiek ņemti epilātori, pincetes, dažādas lāzera metodas, depilācijas krēmi un vaski. Jau senajā Eģiptē augstdzimušas kundzes gatavoja depilācijas vasku no medus, vaska un augu sulas. Bet 14. gadsimtā turku sultāna sievas izgudroja līdzīgu metodi mūsdienu vasku strēmelēm. Inese Priekule, ekokosmētikas īpašniece, savā dzīvē izmēģinājusi teju visus no epilācijas veidiem. Tā kā neviens nebija gana labs, tika meklētas un izstrādātas receptes, līdz radīts ekoloģisks produkts, kas pat labi atbilst izstrādātājas prasībām. Proti, Latvijā radīts cukura depilācijas vasks, kas vietējo tirgu iekaroja pērn kā Norden Cosmetics zīmola produkts. Pamatīgs, vienkāršs un tīrs, kaut kas, kas saistās ar ziemeļiem. Tā zīmola nosaukumu raksturo īpašniece, atklājot, ka vecmāmiņas uzvārds arī bijis Nordena. Cukura vasks no cilvēka ķermeņa paņem tikai to, kas ir lieks, respektīvi atmirušās ādas šūnas un matiņus. Līdz ar to tas process ir mazāk sāpīgs, atstāja mazāk kairinājumu un cilvēka āda ātrāk sadzīst. Izstrādātais cukura depilācijas vasks ir 3 veidu. Vasks ar kumelīšu augu piedevām derēs visiem ādas tipiem. Rožu vasks domāts sausai ādai, bet lavandas vasks jūtīgai ādai. Taču visu 3 depilācijas vasku pamatsastāvā ir citrona sula, kas iedarbojas kā antiseptiķis, un baltais cukurs, kas satur betaīnu, jeb nervu šūnu nomierinošu līdzekli. Lai iegūtu nepieciešamo gala produktu, visas sastāvdaļas tiek karsētas noteiktā temperatūrā. Liela uzmanība ir pievērsta arī iepakojumam. Nevelti tas pērn saņēmis ekonomikas ministrijas balvu jeb atzinību kategorijā rūpnieciskais dizains. Iesaiņojums askētisks, bet ekskluzīvs. Šis kartona papīrs kastītē ražots speciāli Norden zīmola produktu iepakojumam. Savukārt pats vasks iepildīts izturīgā stikla burciņā, ko var droši vairāk kārt sildīt mikroviļņu krāsnī. Klāt pievienota izsmeļoša instrukcija, ko papildina krāsaini attēli, kā arī koka lāpstiņas vaska uzklāšanai un izturīgas paaugstināta blīvuma kokvilnas auduma strēmelītes vaska noplēšanai. Pats iepakojums noslēgumā tiek aizzīmogots ar ekskluzīvu zīmogu laku. Viens šāds komplekts pietiks 3 vaksācijas reizēm visam ķermenim. Kā novēroja uzņēmuma īpašnieki, tad galvenais klients ir dāmas no 20 līdz 40 gadu vecumam, taču šo produktu atzinīgi novērtējuši arī kungi, dejotāji un sportisti. Tā kā šis depilācijas vasks ir ekoloģisks produkts un tā sastāvā ir dabīgi komponenti, to pat var ēst. Pēc garšas produkts atgādina saldos cukurgailīšus no bezrūpīgajām bērnības dienām. Bez tam parastā jeb ķīmiskas izcelsmes kosmētika satura alerģiju izraisošas vielas un smaržvielas, bet šajā ekokosmētikā nav sintētisko alergēnu. Šis ekoloģiskais cukura depilācijas vasks radīts tā, lai patērētājiem to būtu ērti lietot mājas apstākļos. Lai sagatavotu apmetojumu zonu vaksācijai mājās, būtiski ņemt vērā vairākus nosacījumus. Pirmkārt, matiņiem jābūt vismaz 5 mm gariem. Lai sasniegtu labāku rezultātu, vaksācija jāveic uz tīras un sausas ādas. Vasku uzsildām mikroviļņu krāsnī, līdz tas kļūst silts. Tas aizņems aptuveni minūti. Vaskam jābūt siltam, bet nekarstam, lai tas neradītu apdegumus uz ādas. Ar koka lāpstiņu klājam vasku matiņu augšanas virzienā, uzliekam kokvilnas drāniņu un raujam nost pretēji matiņu augšanas virzienam. Izpildot visu pareizi, āda būs gluda 30 līdz 60 dienas. Cilvēks sākumā saraujās un gaida lielo sāpi, jo viņš ir tā vēsturiski pieredzis, ka tas būs kaut kas ļoti nepatīkams, kaut kas ļoti sāpīgs. Un arī veikalos mēs esam veikuši prezentācijas ar pilnīgi nejaušiem garām gājējiem, uzrunājot viņus, vai tad viņi negrib pamēģināt. Nu jā, labi, mēģināsim. Un tad, kad šī sāpe neseko, tad ir tāds patīkams pārsteigums, un nopūta, jā, tiešām ir labi, ir salīdzinoši tāds, patīkams process. Jāatzīmē, ka šī unikālā produkta dzimšana ilgusi teju 2 gadus, ieskaitot recepšu izstrādi un klīniskos pētījumus. Nedz Latvijā, nedz arī Eiropā, izstrādājot šādu produktu, testus nedrīkst veikt uz dzīvniekiem, tikai uz laboratorijas apstākļos mākslīgi audzētas ādas.
Tā kā šāda āda ir bez apmetojuma, otra alternatīva bija atrast cilvēku testa grupu, kas piekrīt izmēģināt jauno depilācijas vasku. Mums ir svarīgi, ka tas produkts ir ražots no A līdz Z Latvijā, cik tas ir iespējams, un ļoti ir sāpīgi gadījumā, ja mums ir jāizvēlas kādu komponentu ne no Latvijas. Jā, ka mēs redzam, ka vēl ir mūsu valstī vietas, kur attīstīties, visvairāk noteikti tas attiektos uz iepakojumu, arī uz kosmētiskajām sastāvdaļām, teiksim, kas ir ekstrakti vai ētriskās eļļas, ko neiegūst Latvijā, teiksim, tieši tādas, kādas mums būtu vajadzīgas. Tad ir mazliet sāpīgi, kad ir tas jāgādā no ārpasaules. Eko-kosmētika ar savu produkciju pat labi niekaro Latvijas ekosegmenta veikalus. Uzņēmumu piedāvājumu klāstā ir arī dažādi skrubji, maskas un citi ķermeni lutinoši līdzekļi. Jau vairāk kā 5 gadus eko-kosmētika sadarbojas ar skaistumkopšanas saloniem Kolonna. Tālāk vairākus no eko-kosmētikas produktiem var izbaudīt tieši šajos salonos. Viens no tiem ir tumšās šokolādes ķermeņa masāža, kas nomierina nervus un atjauno seksuālo enerģiju.